Esiet sveicināti Lāčos, mēs esam Maizes ceptuvē Lāči, un mans vārds ir Normons Skaudžis. Es esmu šī uzņēmuma īpašnieks un arī maiznieka meistars. Un Lāču ceptuve atrodas apmēram Babītes ezeram pa vidu. Lāču nosaukumam ir sena vēsture, un Lāči ir manas dzimtās mājas, un vārds ir skaists, saprotams, atmiņā paliek, un tā mēs palikām pie Lāčiem. Galvenā vērtība noteikti ir mūsu darba tikums, mūsu atbildība un mūsu spēja visu izdarīt. Mans sirdsdarbs un mana mīlestība ir sākusies tieši ar rudzumaizi, ar īsto rupmaizi, ar lielo klaipu, un arī es darbojos Latvijas maiznieku biedrībā, kur ir apvienot visi labākie maizes ražotāji, maizes cepēji, un viena no šīm sastāvdaļām, protams, ir meistari. Tātad aroda pratēji, maizes meistari, un mēs esam pētījuši arī šo meistarības attīstību, jeb meistaru vēsturi Latvijā un pasaulē, un arī gribam to saglabāt. Tāpēc mūsu ceptuvē ir arī zeļi, un ir arī maiznieku meistars. Maiznieku meistars esmu es, un man ir daudz zeļi, kas laika gaitā šeit strādājot, ir apgūši tās prasmes, kas nepieciešams, lai amatniecības kamerā varētu nokārtot zeļa diplomu, un tad viņi to ir izdarījuši. Jā, Lāču produktu sortiments ir gana plašs šobrīd. Mums ir maize pamatā, un maize mums dalās divās daļās, ir rudzumaize un ir kviešu maize. Un tās jūs veikalu plauktos, it sevišķi topiņā varat redzēt lielā skaitā. Bez maizes mums ir arī konditorija, kas mums atkal dalās sīkāk. Ir kūkas, ir cepumiņi un ir arī šokolādes konfektes. Topiņš ir slavens ar to, ka viņš vislabāk tirgo mūsu rudzmaizes, arī kviešu maizes, un, protams, ka ieraudzīsiet arī mūsu konditorijas piedāvājumu. Un tas, kas vislabāk būtu slavējams, ka topiņu pircējiem garšo Lāču tortes. Paldies viņiem par to! Jā, pirmais produkts ir manā acu priekšā, viņš ir līdz šai dienai saglabāts. Tā ir īstā rupmaize no lielā Lāču kukuļa. Un lai maize būtu garda, sātīga un saglabātu vislabākās garšas īpašības un nestu vislielāku uzturvērtību, ko rudzu maize var dot, mēs esam saglabājuši visu garo raudzēšanas procesu un cepam šo maizi šajos lielajos klaipos, jo šeit rūkšanas procesā ir liela masa, kas krāsnī rūkst lēnām. Un lēni rūkstot veidojās vislabākā uzturvērtība. Un tāpēc tieši mēs tā cepam lielajos klaipos. Jā, dienas ir dažādas, bet vidēji dienā mēs cepam apmēram 5 tonnas maizi. Mums ir vēsturisks moments bijis, kad mēs gribējām ar savu rupmaizi nokļūt Guinness rekordu grāmatā, bet nenokļuvām, jo pasaulē nav dalījuma starp rupmaizi un kviešu maizi, un tajā grāmatā izrādās tikai maizi. Un mēs toreiz uzcepām vissmagāko klaipu, kurš svēra 73,5 kg. Es domāju, ka katra cilvēka darbs, kurš tiek veikts ar lielu mīlestību, atbildību Latvijā, tikai garšo, bet smaržo pēc Latvijas. Es gribētu vēlēt visiem, kas skatās un visi, kas iet uz veikalu, mīlēt un cienīt un lepoties ar mūsu Latviju, ar mūsu izejvielām, ar mūsu rudziem, ar mūsu uzņēmumiem, ar mūsu cilvēkiem un lepoties pašiem ar sevi un ar labiem pārdevējiem, kuri rūpējās, lai viņu plauktos būtu Latvijas prece. Paldies!